Latvijas vēsturei, kultūrai un mākslai veltītām filmām, taču valdība aicina veltes cerības nelolot. Pagaidām naudas tam īsti nav. Negaidot īpaši valsts finansējumu no neskaitām daudz atbalstītājiem un konkursiem, salasīts budžets Melānijas Hronikai, filmai par vienu no traģiskākajām lapusēm Latvijas vēsturē. Filmēšanas laukumā pabija Kristīna Žilde. Bija jāpiet vairāk nekā 70 gadiem, lai kino beidzot būtu gatavs iemūžināt vienu no sāpīgākajām, bet reizē arī svarīgākajām Latvijas vēstures epizodēm. Tās ir izsūtīšanas, kas salauza tūkstošiem dzīvju. Šie ir kadri no vēl netapušās spēlfilmas Melānijas Hronika. Šobrīd Dobeles novadā Biksu stacijā notiek filmēšana, kas turpināsies vēl visu augustu. Cilvēki, liela daļa vietējo iedzīvotāju pārģērbušies pagājušā gadsimta drēbēs, ar čemodāniem un krievu zaldātu pavadīti, tiek dzīti vagonos. Lūdzu, sastājamies vēlreiz, filmēsim, lūdzu, nākam visi atpakaļ. Masu skats jāpārfilmē atkal un atkal, līdz režisors Viesturs Kairišs ir apmierināts ar rezultātu. Saule karsē un ar katru nākamo ainu krekli pie masu skatu dalībnieku mugurām pielīp aizvien ciešāk, bet neviens nesūdzas. Visi grib piedalīties projektā, kas ieies vēsturē kā pirmā latviešu deportācijām veltītā mākslas filma. Ja mēs uzskatām, ka mākslai ir jāatspogļo dzīve un reālās dzīves notikumi, traģēdijas, drāma, tad nav lielāka, man liekas, traģēdija mūsu tautas vēsturē kā šī lapas puse par izsūtījumu, par Sibīriju. Un man šķiet, ka tā ir tāda kā tautas, kā tā literatūra, filma. Šķiet, ka nekad nav bijusi tik aktuāla kā šobrīd. Aktieru rindās ir nemazums bērnu, tāpat kā 41. gadā, kad jaunās ģimenes dzīno uz vagoniem. Taču arī viņi ir pacietīgi. Par spīti karstumam, kas šodien laboja visus rekordus, viņi paklausīgi izpilda režisoru norādījumus. Man ļoti patīk filmēties. Man arī tas ir diezgan interesanti un var arī nedaudz saprast, kā tajā laikā viss notika un tā tālāk. Kopš es sāku filmēties, man vēsturē sāk iet labāk. Bet nav skumji? Bišķi ir, tad, kad arī šajā kadrā, kur tie armijnieki veda iekšā vagonos. Filmā piedalīties bez ilgas domāšanas piekrita arī aktrise Baiba Broka. Viņai uzticēta īsa, bet spilgta epizode, kas īpaši raksturo tā laika traģēdiju. Es esmu juriste, advokāte Anna Jēkabsona, un ar visiem 3 bērniem viņi tiek naktī izsaukti un aizvest uz lopu vagoniem, un viņa šo spriedzi neiztur, un viņa nogalina savus bērnus un nogalinās pati, jo viņa kā cilvēks ar juristu izglītību, viņai nav ilūzija par to, kā tā situācija tālāk var risināties, un viņa emocionāli viņa izvēlas pati šo dzīvi beigt tā. Stāsts balstīts uz rakstnieces Melānijas Vanagas autobiogrāfiju Veļupes krastām. Tas uzskatāms par vienu no spilgtākajiem staļinismu deportāciju aprakstiem literatūrā. Lai filmu realizētu ar Kinocentru un Kultūra Kapitāla fondu bija par maz, pieaicināts Somijas kolēģi un tapis kopražojums. Tāpat nav iztikts bez sponsoriem. Pavisam filmai savākts 1 miljons eiro. Es gribu uztaisīt dzīvu filmu, kas aizskar cilvēkus ļoti konkrēti un kas ir arī aktuāli. Un man nav mērķis uztaisīt pieminieku, man ir mērķis uztaisīt labu filmu. Melānijas Hronika uz ekrāniem parādīsies nākamā gada nogalē. Kristīna Žilde, Andrejs Skangals, TV3 ziņas. Līdz ar to TV3 ziņas gandrīz galā.